Jelgavas Krustpils dzelzceļa iecirkni uzbūvēja 1904. gadā. Tā ir daļa no Maskavas Ventspils dzelzceļa, pēdējā, kuru privāta akciju sabiedrība paspēja uzbūvēt pirms Pirmā pasaules kara. Laikmetu griežos tam bijis dažāds pielietojums, gan armijas vajadzībām, gan naftas pārvadājumiem uz ostu, arī pasažieriem. Piestāsim 3 stacijās. Savrupā Zālīti joprojām glabā stāstus par kodola raķešu bāzēm. Darbīgajos vecumniekos saglabājusies pēc Jāņa Neija projekta būvētā 100 gadu vecā stacijas ēka. Mūsu uzmanību piesaistīja arī Lāčplēša stacija. No ārpus tā kā mašēna no augšas, bet tev jau gaisma nav. Pirms došanās uz vecumnieku staciju piestājam bibliotēkā. Arī te glabājas stacijas un ar to saistīto cilvēku vēsture. Uz Latvijas 100-gadi mēs tepat parkā uzstādījām stēlu Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kur ir iegravēts arī Oto Zeltiņa vārds, kurš ir absolūts vācietis, bet ļoti liels Latvijas mīlis. Viņš pārdēvēja sevi par Zeltiņu no Goldberga un 1919. gada 14. novembrī atbrīvoja vecumnieku dzelzceļa staciju no bermontiešiem. Un par to dabūja goda zīmi Lāčplēša kara ordeņa kavaliera zīmi. Tas ir tāds godpilns pienākums viņa vārdu arī iegravēt pieminekli, kas arī tika izdarīts. Protams, mūžs viņam beidzās izsūtījumā, tur arī viņš palika. Otrs fakts, ko labprāt pieminētu, ir tāds priecīgāks Latvijas ekspress Latvijas 100-gadē, jo, kā zināms, mūsu dzelzceļa stacija pārstāja pasažieru pārvadājums 2000. gadā, tad pēc 17 gadiem dziesmu un deju svētku ietvaros bija akcija, ka no Krustpils līdz Liepājai brauca dziedošais ekspress un piestāja arī vecumnieku stacijā. Atmiņā palikusi arī vilciena sastāva avārija 1998. gadā, kad vecumniekos no sliedēm nogāja un apgāzās 14 ar dīzeļa degvielu pildīti vagoni. 40 līdz 50 tonnas dīzeļa degvielas noplūda, bet ļoti operatīvi tika ar šo katastrofu galā. Visas apgāzušās cisternas tika savāktas. Vecumniekos tā individualitātes pamatā izpaužās gan stacijas ēkas arhitektūrā pirmām kārtām jau. Tas ir Jāņa Neija projekts, 1926. gada ēka, kura ir uzcelta Pirmā pasaules kara gados bojā gājušās sākotnējās ēkas vietā. Tā sākotnējā ēka tā bija tāda pati kā Iecava, Daudzava. Vācieši te Pirmā pasaules kara laikā uzbūvēja citu ēku. Tādu pagaidu būdiņu un ne tikai ēku, bet uzbūvēja veselu dzelzceļu no vecumniekiem uz Mercendārbi. Frontes līnija bija Daugava un tad Daugavas virzienā arī šo te atsevišķo 20 bišķiņu vairāk kilometru garo dzelzceļu uzbūvēja no nulles. Tad līdz ar to vecumnieki kļuva toreiz noigūta, jeb neigūta, kļuva par mezgla staciju ar visai intensīvu vilcienu kustību. Te bija lokomotīvu depo, 3 stūris un tad nopietnas dzelzceļa mezgls. Mercendarbas dzelzceļš no vecumniekiem bija ārkārtīgi būtisks. Tas bija galvenais plāns, kā ieņemt Rīgu. Tā kā vecumnieki bija ļoti, ļoti nopietna vieta, bet pat cik izdevās Rīgā ienākt par taisno, tad tam dzelzceļam faktiski zuda jēga. Toties Maskavas Ventspils dzelzceļš turpināja savu eksistenci arī starpkara periodā. Te gan sakarā ar to, ka Daugavas tilts pie Krustpils bija neatgriezeniski sabojās un to vajadzēja būvēt pa jaunam. Līdz 1930. gadam šeit bija tāda izolēta iecirkņa status, bet toreiz tie nebija vecumnieki. Vēl viena nianse, toreiz tā bija vecmuiža. No noigūtas burtiski tā kā tulkojumā nesanāk, ja tad būtu jauna muiža, bet sanāca vecmuiža. Un vecmuiža eksistēja līdz 1940. gadam, kad mēs atteicāmies no muižām gandrīz visur, gan dažādos vietvārdos, arī to skaitā staciju nosaukumos. Tad kopš 1940. gada te ir vecumnieki un līdz pat šai dienai. Vienīgais kopš 2000. gada tam nav tāda izcila nozīme pasažieru ziņā. Tās ir bildes, kas bija 89. gada 25. martā, kādai tika atklāts šis piemineklis represētajiem. Šeit veda no vairākām vietām uz šejienu. Tā bija tā koncentrēšanās vieta, kuru viss saveda, un tas ir atklāšanas pasākums. Šī ēka ir saglabājusies oriģinālā saucamā mandas glabātavs, kad pārsūtīja bagāžas, tad nolika šeit un glabāja pirms iekraušanas.
Un nākošais tas ir sviesta pagrabs. Jā, tā kur tas uzkalniņš. Jā, durvis viss ir saglabājušās. Tas ir no Latvijas laikiem. 23. Jā. Un tur glabājās sviests, kas gāja uz eksportu projām. Augstais pagrabs bija. Zemnieki te saveda? Jā, to, ko ņēma pretīm, jo tur jau bija ļoti sijāja. Piemēram, ja atveda cūksni tādā svarā drusku pa smagu, tad brauc mājās. Tāpēc sviests bija viens no labākajiem Eiropā. Un dekons tāpatās. Mēs skaitījāmies visu darbinieku bērni. Te mums bija 4 ģimenes. Mans tēvs bija elektriķis no Jelgavas līdz Krustpilī. Tā kā visa dzīve šeit ir. Līdz 19 gadiem, kamēr apvīrojos. Nekas burvīgāks nevarēja būt tajā laikā. Tā bija fantastika. Protams, mēs bērni bijām diezgan stingrībā turēt. Mums bija savas izklaides un savs darbs, bet, protams, darbs bija pirmajā vietā. Bet šis stacijas perons un tur tas basēniņš, kas ir, tas bija iecienītākā vieta mums bērniem. Mums visiem bija piekodināts, uz sliedēm nekādā gadījumā nekur. Baseinā bija ledus augsts ūdens, es trūklaku. Tur mēs peldējāmies. Un te uz perona gulējām, sauļojāmies. Pavadījām katru vilcienu garām. Skaitījām katram vilcienam vagonus. Vienmēr bija 60, 62. Tas bija likums. Bet pārsvarā visi bija pilni ar kravām. Sāka jau samazināties pasažieru vilcienu reisi un arī tāpat visi reisi. Tad jau mums tika diezgan plaši izmantots uzgaidamās telpas stacijā. Te mums bija stacijas priekšniekam sieviņa, Larionova Maiga. Tā mums vairāk ņēmās tā ar bērniem. Pašdarbnieku tāds klubiņš, teātrīts. Un mēs apkārt bijām 13 bērni šeit. Un tad viss mēs tikām iesaistīti mazos uzvedumiņos, tādās mazās ballītēs, visās tādās rotāšanās. Es aicināju visus apkārtējos iedzīvotājus. Visi Jāņi, jebkuri svētki, pilnīgi visi kaimiņi. Visas kāzas un arī melnās dienas un visi, pilnīgi visi. Baigi fēni bija, baigi. Tā ir Maiga Larionova, mana omīte. Ja Mārītei lika spēlēt teātri, tad mums lika 3 brāļiem dziedāt sastāvam, kurš nāca pretī. Jā, tas repertuārs tur bija plašs un garš. Visas sievietes bija mājsaimnieces, neviena nestrādāja, visi strādāja vīri. Un tad, kad tie vīri strādāja pa naktīm, šeit krāva vagonus, te bija lopu rapis krāmēji, krāva ogles, mežu krāmēji. Šeit bija cukurbiešu pieņemšanas punkts, kas veda no visas Latvijas puses, veda cukurbietas. Un sastāvs šeit bija pilns. Vīrieši gāja gulēt. Un mēs, protams, daudzījāmies un ardījāmies un paslēpes spēlējām. Tas bija ārprāts. Bija arī kādreiz uz sliedēm mēs uzlikām kādu vecu pogu metālu, kur saplecināja. Bija visa kā. Mums tomēr stācijā strādājošās sievas visām arī bija ģimenes. Un tad uz kādu brītiņu tad vajag uz tualeti aizskriet vai kādu bērnu paskatīties. Tā kā mēs bijām 3 meitas, tās lielākās, tad, ja mums ielaida kādu biļeti patirgot, jo tur tāda fēna aparāta bija, kartona biļetes ar caurumošanu. Mēs jau kā stacijas mazbērni bijām privileģētā lomā, mums pat brauc kinoteātris klāt. Un vagoniņš tika atzīts apmēram tur pie tās zilās lampiņas. Stāvēja aptuveni kādas 2 dienas, un tad mēs gājām skatīties kinīti. Es esmu bijušā stacijas priekšnieka Jāņa Larionova mazdēls. Cik man zināms, cik es atceros, bija tā, ka vectēvs 1971. gadā no Viļakas rajona vecumu stacijas viņu pārcēla uz vecumniekiem, uz vecumnieku stacijas pa priekšnieku. Viņš bija tāds ļoti vērsts uz kārtību, uz saviem stingrajiem noteikumiem, un vecmams jau arī viņam tā kā ļoti pakļāvās. Vecmams nestrādāja pat stacijā, bet viņa brauca mazgāt vagonus, lai vectēvs dabūtu tos goda rakstus, kad no vecumniekiem iziet sastāvs nomazgāts. Jo parasti no svariem vai arī no tām preču pieņemšanām kaut ko ar krītiņu atķeksēja uz vagoniem. Es nezinu ko, bet viņi kaut ko rakstīja virsū. Un tad vecmams no rītiem ar riteni, ar kanniņu un lupatiņu brauc to visu mazgāt. Par tiem miltu vagoniem jau arī ir tā, ka, cik es atminos, tad te jau bija tā lopkopība šajā rajonā, kūtiņas, ja. Tajos laikos jau bija tā, parāda, kas tev somiņā pateiks, kur tu strādā, ja. Un tad, ja parasti gāja pa dienu saslaucīt tos miltus, tad vectēvs kā priekšnieks gāja pa nakti. Vectēvs bija stingrs, bet ar savām prasībām, un vecumnieku stacija bija vienā gadā pat nominēta kā sakoptākā stacija Latvijā. Stacijas priekšnieks dzīvoja 2. stāvā. Tur bija tiešais telefona līnijas stacija. Varēja tikai vienā virzienā piezvanīt. Mums jau bija bērniem interesanti tur cilāt visu laiku to klausuli un vectēvu kaitināt. Vectēvam bija visvairāk, kas te no saimniecības, kur tā
kā priekšniekam pagalmā. Pagrabs arī ir, kā mēs smējamies, cienījam vecumu, jau pakausis bišķiņ pliks. Bet mums bērnībā stāstīja, ka tas ir petrolejs pagrabs, bet sievas runā, kad esot bijis zāļu glabātavu, jo blakus esot bijis kaut bērnu slimnīca. Neesmu bijis tur entos gadus. Ieiesim iekšā? Nē, drīkst. Vienkārši sajust to bērnības garšu, smāržu ne garšu. Nu jā, te laikam nevarēs tikt, bet man patika, kā viņš no ārpuses tā kā mošē, no augšas. Bet tev jau gaisma nav, vai ne? Tikai telefons. Te arī glabāja pienu, mums jau te bija cūkas, govis, un tad arī dzesēja šajā. Mūsu kā bērnu atmiņā tas parasti bijis tāds lielākais notikums, kad vecumnieku stacijā bija manai mammai tēti kāzas. Strādājošā stacijā kāzas notiek 2 dienas. Parādīšu no kāzām, kur tētis iestādīja ar mammu kāzās koku. Čau, Žorik! Pēga nofilmē mūs ar Žoriku. No Žorika, davai, nu vienu bildi. Ar Žoriku, nu. Jā, Žoriks tas ir. Mēs bijām tādi, viņš jau bija tāds. Tagad ir otrādāk. Vai ne, Žorika? 3 gabali. Mēs bijām tādi, jā. 3 gabali tas staigāja ar cilindriem. Viņš iestādīja šo te koku un iestādīja tajā betona gredzenā. Un ir, redz, kā tas betona gredzens ir saplēsis tagad. Tas ir 77. gadā viņi precējās. Bet būtībā visi jau tusējās, visi. Savu brīdi atkal, jo sievietes jau mazāk tusējās, vīri vairāk tusējās. Un tad atveda kārtīgo armijas telti. Armijas teltī viss arī notikās. Mazāk par 100 nebija cilvēku, pat vairāk. Un tad iedomājieties, kas notikās. Visādas izdarības. Visādas. Nebija foršs. Godvārds foršs.